Davai. Labvakar, kā jūs zināt, vakar bija bāriņtiesas sēde, kurā man ar vīru atjaunoja aizgādības tiesības pār bērniem teorētiski, bet praktiski situācija nav tik rožaina, kā viņa izskatās, jo šobrīd man dēla ķermenis ir morgā, divas manas meitas ir vēl joprojām slimnīcā, no kuras es viņas gribēju izņemt un gribu to darīt vēl joprojām. Un mana veselā meitiņa dzīvo pie maniem vecākiem. Manam vīram un man ir noteikts drošības līdzeklis nepamest valsti, reizi 24 stundās atzīmēties noteiktā dzīves vietā. Es dzīvoju Rīgā, lai tiktu pie meitenēm, mans vīrs dzīvo pie Gaiziņkalna, lai tiktu pie tās meitenes, kas ir vesela. Un šobrīd līdz ar aizgādības tiesību atņemšanu vienīgais ieguvums mūsu ģimene ir tāds, ka mēs varam ilgāk būt pie saviem bērniem slimnīcā. Šodien man bija nopietna saruna ar ārstiem, tieši manu meitiņu ārstējošajiem ārstiem, un šīs sarunas īsts kopsavilkums ir tāds, ka viņi neko nesola, neko nevar prognozēt. Un uz maniem jautājumiem, kāpēc troponīma līmenis slimnīcā nekrītās, vienīgā atbilde ir tāda, ka tā tas ir, vajag meitenēm vēl gulēt. Mani personīgi uztrauc tas, ka mana vecākā meita, atgriežot, kad viņa tika atgriezta slimnīcā, tika noguldīta uz gultas. Un kopš tā datuma viņai ir aizliegts kustēties brīvi, viņai aizliegts staigāt, ļoti stingri pieskata arī celšanos no gultas. Sākotnēji mana jaunākā meitiņa drīkstēja pārvietoties pa palātu, tagad arī viņa ir iesēdināta gultiņā, un viss tas tiek pamatots uz troponīma līmeni. Ārēji viņas izskatās. Jaunākā meita izskatās vesela, viņa jau izskatījās vesela nedēļa pirms dienas, kad mēs viņu izņēmām. Vecākā meita izskatās sagurusi, bet neizskatās pie miršanas. Šādi augsti troponīma rādītāji liecina, ka cilvēks ir ļoti smagā stāvoklī. Ārsti man nevarēja paskaidrot, patiesībā skaidroja, bet es nenoticēju, ka to nevar sajust reāli. Savus bērnus es gribētu izņemt no slimnīcas, bet es apzinos reālo situāciju. Es apzinos, ka sistēma ir jebkurā brīdī gatava veikt dažādas darbības pret mūsu ģimeni. Un es domāju pret tik vienu ģimeni, kas saceļās pret sistēmu. Un viņi to ļoti labi pierādīja. Atgriežot tiesības, kā jau teicu, vienīgais ieguvums ir tāds, ka es varu atrasties tagad pie meitenēm nepārtraukti. Es vai mans vīrs. Dienā mums ir atļauts diviem atrasties pie meitenēm, pa nakti tikai vienam no mums. Un principā mums ir arī jāievēro šie pret mums ierosinātās krimināllietas noteikumi, ka mums jāparādās noteikta adresē reizi 24 stundās. Līdz ar to situācija ir sarežģīta, situācija nav atrisinājusies. Es ārstiem neticu, es slimnīcai vairāk neusticos, bet šobrīd un man nekādu tiesību nav. Jo sarunā ar ārstiem es minēju, ka es nevēlos, lai meitenēm tiktu veikti kādi mērījumi, ko viņi bija paredzējuši. Uz to man ārstējoša ārste norādīja, ka viņa nepieļaus tādu situāciju savā nodaļā. Tātad pacienta tiesību man nekādu nav, man ir tikai tiesības tur būt blakus un novērot visu, ko viņi ir iedomājušies veikt. Šobrīd nekādas zāles ievadītas netiek, bet, kā jau es minēju, man lielākās bažas rada tas, ka bērniem ir ierobežotas kustības. Kad ārsti ierobežotās kustības, ja viņiem paši, kā tieši tās kustības ir ierobežotas? Bērniem ir aizliegts staigāt, ir aizliegts viņus laist uz grīdas, mazāko meitiņu izcelt no gultiņas, laist pastaigāties. Lielākai meitiņai aizliegts celties no gultas principā. Viņai ir jāsēž vai jāguļ savā gultā.
Un tas tiek viss skaidrots ar augstiem troponīma rādītājiem. Tā ir vienīgā pazīme, kas norāda uz problēmu. Un uz to tiek spekulēts. Kā mēs zinām, mēs tos rādītājus neredzam. Mēs nonākam pie filozofiska jautājuma. Vai mēs ticam savām acīm, vai mēs ticam kaut kādiem testiem un ārstiem. Tas ir līdzīgi kā PCR testi, kad vesels cilvēks var būt slims. Un sanāk, ka principā visi bērni, kas nonāca no paša sākuma, kad viņi nonāca slimnīcā, viņiem nekāda būtiska uzlabojuma nav. Tā sanāk, vai tā mūsu dižās... Es ārstiem norādīju uz šo problēmu. Es viņiem prasīju, kā tas var būt, ievērojot visus protokolus. Par nekustēšanos situācija nav uzlabojusies. Šodien bija nelielas, bet izmaiņas arī kardiogrammā, kas liecināja par nelielu pasliktināšanos. Viņa atrodas slimnīcā, viņa man tika atņemta, aizvest atpakaļ uz to pašu nodaļu, no kuras viņu paņēma. No lielā pārdzīvojuma un stresa līmeņa ļoti pacēlās tajā dienā troponīma līmenis, pēc tam viņš nokritās un daudz maz palika stabils, bet viņš praktiski stāv uz vietas. Uzlabojumu nav, man neko nesola. Bet kā meitenes reāli jūtās? Viņas grib braukt mājās, vai ne? Meitenes grib braukt mājās vairākas nedēļas. Viņas katru dienu uz to norāda, un vecākā meita, kad runā par mājām, kļūst emocionāli un sāk raudāt. Un es bāriņtiesa kādreiz ir pajautājusi meitenēm, vai kur viņas labāk jūtās, slimnīcā vai mājās? Bāriņtiesa bija atnākusi, viena no Rīgas bāriņtiesas locekli bija atnākusi uz sarunu ar manu meitu, kas bija slepena, visi tika izraidīti ārā. Tas bija pirms tiesas sēdes. Un man meita teica, ka viņa teica, ka grib ļoti mājās, jā. Skaidrs. Un situācija šobrīd ir tāda, ka man nav nekādu tiesību. Man ir tiesības būt pie bērniem. Tās ir visas manas tiesības šajā brīdī. Es apzinos tiešām, ka mēs esam slimnīcas ķīlnieki un sistēmas ķīlnieki. Un grūti pateikt, kā šī situācija risināsies, bet varu tikai pateikt to, ka tiešām tas ir ticības jautājums, un es ārstiem neticu. Es vismaz tajiem ārstiem, kas ir tajā slimnīcā, neticu, jo man atmiņā ir ļoti labi tas fakts, ka tad, kad es sāku virzīt un domāt lietas par kriminālu procesu ierosināšanu, tajā dienā uzradās tā kardioloģija, kura tagad manus bērnus tur uz gultas. Nedēļu pirms tam viņas nebija. Nedēļu pirms tam mani bērni varēja staigāt pa palātu, varēja darboties, tātad situācija pasliktinājās. Un nākamajā dienas rītā, kad es izņēmu tos bērnus, atnāca ārste un pateica, ka es zinu, ko tava sieva raksta telegramā manam vīram. To es neizmirsīšu, un arī jums es to atgādinu. Un kā es varu uzticēties tajai slimnīcai un tādiem ārstiem? Viņi var man stāstīt, ko viņi grib. Es ar viņiem varu runāt, es ar viņiem esmu gatava runāt, bet es viņiem neticu. Tas ir ticības jautājums. Viss, mana ticība viņiem ir pilnīgi zudusi. Un uzticība. Bet šobrīd, ņemot vērā visas apstākļus un to, ka sistēma jau parādīja, ka mums nav nekādas likuma varas, mēs esam šobrīd tur. Un es nezinu, cik es ilgi varēšu noskatīties uz to stāvokli, ka mani bērni ir nolikti vienkārši veselīgi, kustīgi lauku bērni tiek spiesti ievērot miera režīmu, kaut gan es ļoti labi zinu, ka visi ārsti tā nedomā. Šobrīd ir tā, ka tiek ņemts vērā tikai bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstu viedoklis. It kā Latvijā nebūtu citi ārsti, bet Latvijā ir arī citi ārsti un viņiem ir cits viedoklis. To es gribu darīt zināmu. Šajā brīdī es konsultējos, ne šajā brīdī, bet vispār kopumā ņemot meklēju
Un tiešām interesējos par ārsta viedokli. Un es arī prasīju Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas doktoriem, kāpēc viņām ir jāguļ. Un man atbildēja, ka tāda protokola nav. Tas ir slimnīcas viedoklis. Lūdzu, ņemiet to vērā. Slimnīcas viedoklis. Slimnīcas, kurai es neusticos un no kuras es gribu paņemt savus bērnus. Viss.